Esi sveicināts, mīļoto skatītāji! Sākās ļoti interesanta nedēļa. Didis pastāstīs, sākās veiksmes nedēļa. Šī nedēļa būs diezgan specifiska. Tie no jums, kuri ir spēlējuši kazino, zina vienu lietu. Vajag laicīgi aiziet projām. No kazino bieži cilvēki aiziet projām tad, kad nav citu iespēju, kad vairs nav naudiņas, ko likt likmēs. Šad tad jūs esat plusos, un tad jūs šos plusus pazaudējat, un tad atnāk nožēla. Veiksmes simbols allaži ir bijis melns kaķis, un melnais kaķis ir redzams tikai baltā telpā. Vēl viena lieta, debesīs sāk veidoties ļoti interesanta kombinācija, ko veidos Lilita, Plutons un Mars. Tie ir 3 diezgan agresīvi, potenti, interesanti debesu veidojumi, un viņi sūtīs mums tieši šādu enerģiju, kuru mēs varēsim tērēt veiksmē, kuru mēs varēsim izmantot veiksmē, bet galvenais, kad jūs jūtat, kad veiksmi ir atnākusi, paņemt to, nelaist vaļā un neprasīt vairāk. Ir krieviem brīnišķīgs izteiciens – žādnais pagubila frājera. Šis izteiciens, lai kalpo kā tāds vadmotīvs šai nedēļai, jums veiksies, tikai nevajag palikt rījīgiem. Tiešām arī runas apstiprina to, ka būs veiksmes nedēļa, bet ar vienu aspektu. Veiksme jūs pārbaudīs. Patiesībā nepārbaudīs pati veiksme, bet apstākļi pārbaudīs jūsu ticību veiksmei. Un šeit tāda dīvaina psiholoģiska situācija veidojas. Ja jūs ticēsiet veiksmē, ja jūs ticēsiet, ka pasaule jums ir labvēlīga, jums veiksme, panākumi, jaunas skaistas attiecības ir garantētas. Ja jūs uzskatīsiet, ka pasaule ir pret jums, ja jūs melnu kaķi uzskatīsiet kā tādu māņu objektu, kas nes nelaimi, ka jāmet krusts un jābrauc pa citu ceļu, jūs veiksmi nesastapsiet. Kā jau es teicu, melnu kaķi redz baltā. Baltā. Un pie melnā tikpat kā neredz, vai neredz nemaz. Jā, baltā telpā. Kas ir balta telpa? Balta telpa ir zināšanas un pieredze. Atcerieties, kā jums ir dzīves gaitā gājis ar veiksmi, kuros momentos jums šī veiksmi ir bijusi un ko jūs ar to esat iesākuši. Katram cilvēkam ir sava veiksmes līnija, un ir milzīgs jautājums, kur es savā dzīvē tērēju savu veiksmi. Un tas ir jautājums arī jums. Un noturēties tai pašsajūtā, ja veiksmes zirgā. Protams, apstākļi mums ik pa brīdim iešaus pa ģīmi, mēģinās nogāzt no zirga un pārbaudīt, cik mēs spēcīgi turamies savā veiksmes līnijā. Jums ir pieredze, jums ir iemaņas, kā tikt veikli atpakaļ zirgā vai vispār no šī veiksmes zirga nenolidot. Es īsti nesapratu, kā tad ir ar to veiksmi. Andis saka, ka tā kā nevajag kļūt alkatīgam un pieprasīt veiksmi visu laiku, un prasīt vairāk arī nevajadzētu. Dīdzis tikko teica, kad ir jābūt visu laiku veiksmes feelingā un nedrīkst krist no veiksmes zirga nost. Nu tad kā tad tur īsti ir? Vai, Pēter, tev ir kāda nojausma par šo? Man veiksme liekas tā kā tāds vējš. Un mēs savā dzīves ceļā, savā, kā lai saka, jahtas izbraucienā vai burinieku izbraucienā, mums šis vējš ir jāsajūt, mums šis vējš ir jānoķer un jālaiž pareizajā virzienā. Nu, vismaz tā es to saprotu. Aha, tad tajos brīžos, kad iespējams man neveicās, lai gan man veicās, un tas ir forši, es varu vienkārši noturēties pie tās domas. Es zinu, ka man veicās. Un iespējams, ilgtermiņā šī neveiksme pārvēršās par milzīgu veiksmi. Tā ir ticība. Man liekas arī, ka pie veiksmes vējiem ir jābūt arī
vērīgiem, jo ir ļoti viegli iekrist kaut kādā eiforijā, eiforiskās sajūtās, un Andis jau minēja kazino piemēru, ka liek ar vien jaunas likmes, bet tie vēji jau ir aizpūtuši kuģi pavisam kaut kādā citā virzienā. Mēs to neesam pamanījuši. Tā tad ir jāvēro zīmes. Vērosim zīmes. Varam vērot zīmes, varam sēdēt buriniekā vai jāt uz zirga, bet tik un tā mums ir jāieslēdz savas iekšējās sajūtas. Ja gribat, ticiet savai veiksmei, bet vislabāk sajūtiet to veiksmes vēju un ļaujieties tam. Tad viss būs burvīgi un viss sakārtosies. Būs tā!